15 dalām ar 4. Cik tas ir? Nevar izdarīt, tad vajag saskatīt, cik četrnieki ielīst 15. Cik četrnieki ielīst 15? Tad 4, 4, 2 četrnieki ir 8, ja? 4 plus 4. Labi. Tad vēl 2 četrnieki būs 8. Cik kopā mums būs ar 4 četrniekiem? 16. 16. Tad jau pa daudz, vai ne? Tad noņemam vienu četrnieku. Cik mums sanāk ar 3 četrniekiem? 3. 4, 4. 8 plus 4 ir 12. 16. 12. Tad mēs rakstam tur lejā 12, jā. Labi, un 12 dalīts 4 ir 3. Tad mēs teicām 3 ielien. Ok, cik ir 15 mīnus 12? 3. 3, jā. Nonesam sešnieku. Cik ir 3, 6 dalīts 4? 3. 6. 9. 9, kā tu izdomāji? Jo 40 mīnus 4 ir 36. Ļoti labi. Tātad mēs 40 izveidot 4 reiz 10. Vienkārši atņemam vienu. Tad sanāk atlikuma nav. Vēl vienu piemēriņu atkārtosim. Gerda, vari šo izskaidrot, lūdzu? Jā, tur ir 3 jādala ar 3. Tas ir 1. 1. Tur jāraksta tur, jā. Pēc tam 1 reiz 3 ir 3. Tas šeit lejā, jā, 3. Jā. Pēc tam ir jāatņem, bet tur ir 0. 3 mīnus 3 ir 0, sapratu. Pēc tam 9 jānones lejā. Un 9 dalīts ar 3 ir 3. Tur jāraksta Jo. augšā. Labi, tad augšā. Un 3 reiz 3 ir arī 9, ja? Jā. Labi. Kas tālāk? Pēc tam ir 6 jāpanes lejā. Mēs atņemam 0, ja? Jā. Labi. Pēc tam 6 jānones. Jā. 6 dalīts ar 3 ir 2. To beigās jāraksta. Un 6 mīnus, 2 reiz 3 ir 6. 6 mīnus 6 ir 0. Brīnišķīgi. Tagad, kad esam atkārtojuši, es parādīšu šodien, kas jauns mums būs. Lūdzu, kam ir idejas, kā izdalīt? 3. Nē, es nezinu. Mēs varam noņemt 0 gan no pirmā skaitļa, gan no otrā. Pierakstiet, lūdzu, šo piemēru. Pierakstiet visus piemērus, lūdzu. Un tad mēs dalām 32 dalīts ar 8. Un cik ir 32 dalīts ar 8? 32 dalīts 8. Kā 4? Ir 4, jā.
Mēs noņemam 0 vienkārši no dalāmā un no dalītāja. Kurš ir dalāmais tur citu? Varētu no pola. Pirmais. Pirmais 320 dalāmais un 80 dalītājs. Pierakstījāt? Jā. Nākamo pateiks Dāvids. Noņemam abi nulles. Jā. Ir 55 dalīts ar 5. Tas ir 11. Es domāju. Tas ir 11, jā. 5 dalīts 5, 1, 5 dalīts 5, 1. Jā. Kas tad? Alma, pasaka lūdzu nākamo. Tagad ko? Mēs Li- varam noņemt nulles. Labi. Ko iegūst? Tad 7 dalīts uz 2. Tu rakstos dāli. Ja? Šādi pareizi pierakstīts man ir. 732 dalīts 2. Jā. Labi, tu gribi rakstos dalīt? Nezinu. Vai galvā? Rakstos. Pamēģināsim tad rakstos. Ja kas pieraksts notiek, es pierakstu uz leju, un es svītras daru papildu darbību. Labi, Alma palīdz lūdzu izdalīt. 7 dalīts uz 2 būs tagad 6. Tad lejā 6, Jā. Un tur 3. 3, labi. Un 7 mīnus 6 ir 1. Tad nonesam lejā 3. Un 13 dalīts uz 2 būs 12. 6. 13 mīnus 12 būs 1. Nonesam lejā 2. Un 12 dalīts uz 2 ir 6. Labi. Pārbaudam, vai nav atlikums. 6 reiz 2 ir 12. Un atlikuma nav. Un paldies. Ļoti skaisti sanāca. Kurš vēl nav runājis? Ieva, pastāst lūdzu nākamo piemēru. Izsvītro nulles. Labi. 8 dalīts 2 vai 84. Zem 8. Zem 8, 4 tu gribi rakstīt? Jā, 4. Zem 8 vai pa labi? Es teiktu 8. Nē, pa labi jāraksta 4. Jā. Un tad 4 reiz 2 ir 8. Te jāraksta 8. Jā, šeit. Labi. Tad no 8 mīnus 8 ir 0. Tad 0 lejā 4. Tad 4 reiz 6 vai dalīts? 4 dalīts ar 2. 4 dalīts ar 2. Es teiktu 2. Tad kur rakstam divnieku? Augšā. Jā. 2 reiz 2 ir Jā, 4. 4. Labi, atņemam 0, nonesam 6. 6 dalīts ar 2, cik ir? 6 dalīts 2, 3. Jā. 423.
Vai visi sapratāt, kā tas notiek? Jep. Labi, cik mēs te vēl... Labi, pāriesim pie lielākiem skaitļiem. Kurš zina, kā sesto izpildīt? Piemēram. Mēs vienkārši noņemam visas nulles nost. Tik nulles, cik ir 2000 tur, laikam. Mums vajag galvenais, mums ir jānoņem vienāds skaits gan no dalāmā, gan no dalītāja. Es domāju, es zinu, bet es nezinu. Ņemam pa vienam. Pierakstiet piemēru, nosvītrojam pirmo nulli nost. Tad es teiktu, krīps, tad var kā 8000 dalīs 200, bet es teiktu 8 dalīs 2 ir 4. Tā, es domāju, kaut kas citādāk. Tāpēc mēs sākumā noņemam nulles. Mēs tagad varam, un tad ņemam vēl vienu nulli nost. No abiem diviem. Varam vēl kādu Tad nulli sanāk noņemt. 80 mīnus, dalīts ar 2. Jā, tieši tā. Cik ir Tas 8? ir 40. Cik ir? 40. 40, jā. Dāvid, kā būs 7? Noņemt katram 2 nulles. Jā. Un tad mums ir 90 dalīts ar 3. Mhm. Ir 30. Brīnišķīgi. Jūs ātri sapratāt. Varbūt jau zinājāt. Tas ir viegli. Es mācījos to 2. klasē. 2. klasē? Nu, ne šitādus piemērus, bet ņemt nulles no katra vienādas lietas. Visi mācījās to 2. klasē? Neatceros, ko es mācījos 2. Labi, Kristera, Es- kā es ir? domāju- 8. Tas ir viegli. Kā tur jādara? Es teiktu, Katram Lai 3 būtu- nulles. Kristers teica 3 nulles. Labi. Katram jāņem 3 nulles. Tad- Un tad tas ir 20 dalīts ar 2, 10. 200 dalīts 2. Nē, 20 dalīts ar 200. Jā. 100. Ko daram 7? Tas ir 9. Jā, 9. Ko daram 9? Baigas atzīšos. Tad es teiktu, ņemt nost 2 nulles arī. Vēlreiz. Nu, varam noņemt, labi, noņemam nullītes. Un tad 600 dalīts 1 ir 600, es domāju. Jā. Vai arī varējām vienkārši, zinām, ka dalot ar 100 Jā. noņemās nullītes. Man vienkārši, lai būtu vieglāk saprast. Bet šādi arī brīvi dariet. Un tad, Tas bija labi, nu, pasakam, kāda ir atbilde. Tu 9. Varbūt uzreiz atbildi jau varat pateikt. Nu, es varu kā 50. 10. 10. Jā, pareizi. Tad 50 dalīts ar 5 ir 10. 10 tā vienkārši ņem nost tas, kā 2 nulles vai tā. Es kaut kā apmēram visas nulles, bet es domāju, kā 2. 10. Tad arī ņemam, ja? Pat cik nulēm noņemam? 2 vai visas? 2 ņem. Abiem vienādi skaiti. Nevar noņemt visas pēkšņi nulles. Nu jā. Tad es 123, tas kaut kā miljonus, nezinu. Tas ir, cik tas ir? Jā, kurš var nolasīt? Domāju, es zinu, 12,300. Nē, 12,000 komats. Jā, Miljoni. 2300. Ar nosvītrotajiem numuriem ir Jā. 2500. Tad 12. Bet kā var izdalīt tagad šo skaitļus? Cik tas ir? Vienkārši
Nezinu. Tā padomāšu. Cik ir 400 dalīts ar 4? 100. 100, jā. Cik būs 44? 4400 dalīts ar 44? Tas 100. Tas būs 100, jā. 1000 tad. Jo 100 reiz 44 mēs vienkārši pieliekam 44 2 nulīs klāt. Kaut kas teica 1000, jā, atbildē mums te. Jā. Pie 123, cik mums nulīs klāt jāpieliek, lai dabūtu 12300? Es vienkārši kā apmēram tā, es nezinu, kā izstāstīt. Apmēram tās aprēķināju, kā. Ko pārējie domā? Ko Alma domā? Nezinu. Tad mēs skatāmies, ar cik mums ir jāpareizina 123, tad reizināts ar cik, lai dabūtu to pašu 123, to skaitlīt, bet klāt 2 nulītes. 100. Ar 100. Ar 100. Ar tik, cik mēs pareizinām, tik klāt nulītes pieliekas. Šis bija āķīgs, vai ne? Jā. 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 Varam iet tālāk. Tā pa pulkstenīšiem tagad būs. Mēs varēsim atgriezties, varbūt pēc tam palasīt noteikti laiku. Bet, Dāvid, cik pulkstenis ir pirmajā? 2. 2. Gerda, cik ir otrajā? Es domāju, sapratu. 3 un 10 minūtes. 3 un 10 minūtes. Jā, tad atgādinu, ka mazais rādītājs mums norāda, cik stundas ir. Lielais rādītājs norāda minūtes. Stundas rāda tad uz trīnieku aptuveni. Gan arī uz trīnieku. Tā kā, tas nozīmē, ka ir 3 un 10 minūtes. Minūšu rādītājs mums skaitās pa maziem iedaļiņām. Ik pēc cipari ir ik pēc 5. Es atgādinu, ja kāds piemirs. Es teiktu, būtu tas nezināmais, kā apmēram tu pirmo salīdzina otru, tas kā ir par laiku dažām kā. Piemēram, tas iet kā 2 reizes vai maz vairāk priekšā laikā, es nezinu. Lai nu kā, Es nezinu, kā izstāstīt. Krister, cik ir pulkstenis trešajā? Un trešajā ir 4:20. Labi, Ieva teica kaut kādas sakarības, pamanīja, lai noskaidrotu Es zinu. jautājumu. Es zinu. Gerda jau pamanīja, jā, es zinu, ka Gerdai labi tas padodas. Okay. Kurš vēl saprata? Kāds būs laiks? Es zinu, bet es negribu atbildēt. Es negribu kā, atbildēt. To arī zinu, labi. Dāvids zina laiku? Nē. Labi, Gerda, cik mums ir pulkstenis pēdējā? 5 un 30 minūtes. 5, es gribēju rakstīt 17, bet tam nav nozīmes. Tad 5 un cik? 30? Jā. 30. Labi, pārbaudīsim. Es apmēram domāju 5:29. Jā, 5:30. Un kāpēc 5:30? Jo, Arī Gerda? Jā. Katrā tur paiet stundu un 10 minūtes. Jā. Jā, tieši arī domāju. Tā apmēram tā tieši domāju. Tieši tā. Tad paiet par 1 stundu lielais, un tad lielais pa 10 minūtītēm, mazais pa 1 stundiņu. Ok. Tad domas sapratāt, lūdzu, domāju tālāk. Alma, cik rāda pirmajā pulkstenī? 6 un 1 minūte. Jā. Ieva, cik rāda otrajā? 8, nu kā,
8 apmēram, un tad kā 3, tāds, es nezinu, kā. Tur 2 minūtes izstrādes Jā. bija. Dāvi trešajā, cik? Trešajā ir 10 un 3 minūtes. 3 minūtes. Pa cik Man ir stundām? 4. Gardi jau izdomāja, Es arī. Arī O, izdomāju. super. Labi, Tas ir tik viegli. super. Labi. Kristel, cik rāda pēdējā? Rāda 12 un 4 minūtes. Labi, un kā tu izdomāji? Jo tur katru reizi paiet 2 stundas un 1 minūtes priekš. Tā es tieši domāju. Lieliski. Labi, nākamais. Kāds sakums labi. Uz atpakaļ, kāpēc? Oho. Tas bija skolotājs. Alva, cik pirmajā ir? Pirmajā rāda 1 un 55 minūtes. Nē, būs 12 un 55. Pēc, ka viņš ir, Jā. viņš ir tā kā pirms vienam. Pāga. Jāskatās, kurā secībā pirmais ir. Un tajā pašā ir pirmais te. Jā. 55. Dāvi, cik otrajā pulkstens ir? 11 un 40. Nē, jā, 45. 50. 50. Kristel, trešajā cik ir? Trešajā ir 10 un 45 minūtes. Kurš pamana sakarību? Es sapratu. Es arī. Kas ir sakarība? Kurš zina, ko nozīmē sakarība? Nu, Tas ir 8. Sarežģīts vārds, vai ne? jā. Var Es sakot, varu pateikt, cik ir būs? nu, cik būs? 9 un 40 minūtes. Pārbaudiet, vai pareizi ir? Jā. Man liekas, ka jā. Jā, 9. Tad pagāja pa stundu skaidrs, ka paiet, un pa cik minūtēm vēl? 5 minūtēm. Stundam 5, Jā. 10, 45, minus stundu un 45. Minus, jā, ir vārds sakot. Labi. Nē, Yes. tas ir grūtākais. Es vispār nemāku šīs. Kāds atšķirības ir tas citām 4? Tūlīt. Es nesapratu. Nesaprati? Tūlīt. Vienkārši Jā. skatāmies. Iedomājies sievieti. Es izdomāju, es sapratu. Te mums zilais izsēs, bišķi paturpināt zils. Es arī redzu bišķi atšķirību. Tur kaut kāds Es oranžais, re, kur izdomāju, gabaliņš vēl ir laikam. redzam. Jā. Oranž. Te ir oranž. Te var sameklēt, kuram tas ir. Es Bet tur ir viens āķīgais. domāju. Tur ir pa tiem svītriņām un tiem. Jā, saprotu. Mums rekur ir, es redzu, rekur ir tas pats, un te ir tas pats, bet kurš no šiem abiem tad ir īstais? Tas augšējais. Kāpēc augšējais? Tāpēc, jo tie 3 stūrīši, tie, ne melnie, bet tur ir, Ar tā kā- balto liniju. jā, tur ir viens nepabeigts tas rievot, Un tā ir Ā. plūciņa. Tā ir kā jā, un tur visiem ir tā kā pa vidu citādāks. Tāpēc, man liekas. Var Un sakot, beigās, šitais, ir. jā, par šito trīsstūrīt. jā, Tad rekur ir raustīts, un te ir neraustīgs. Es domāju, ka Skaidrs, jā, un rekur nav loģiski, rekur raustīts, un tu pēkšņi tā kā raustīts iet, un tas nav Jā. loģiski. Sapratu, jā. sapratu. es arī Beidzot. redzu, kā viņi saka. Jā, tad šī ir pareiza atbilde. Tad mēs Jā. kas tālāk. Nē, es nezinu. Es vēl sliktāk. Pēc. Skaitam trīsstūrīši. Es negribu skaitīt. Pagā.
Nu, es arī pazaudēju, kur es biju. Labi, man šeit nav vispār ko saskaitīt. Labi, maziņie, cik jums sanāca? Mazie 3 stūrīši. 1, 2, 3, 4. Man sanāk 16 trīsstūri, bet tur nav tādas atbildes. Tad kaut kas nav. Man arī Mazie sanāca 13. Un tad šitais lielais ir kā 14. Man tā sanāk. man Jā. tu pats. Labi. Pēc tam pats lielākais ir. Jā, pats lielākais, vēl Un viens. tad sanāk tā kā pat tiem 1, 2, 3, 4 sanāk viens. Pa pēc 4. Kā tas? tas kā- Šādi. Ir, Man ir tā ļoti liels smadzenes, Jā. tas loģijas. Šitien Un, vēl ir, ā, jā. jā, Te un tad vēl viens, augšējiem. te vēl 2, 3 Tik daudz, un ko. 4. Trī. Tad 4, tu 15 plus 4, tad jau 19 ir. Jā. Man ir ļoti labs ideja, bet tu zini, tā melnais, kā zilais kubiņš, kur ir vidu balts kā trīsstūris. Tas kā baltais maziņās ļoti. Nezinu. Man liekas, ka tas neskaitās. Es tā, Bet kur ir vēl? Mums vismaz 20 jādabū. Kur vēl varētu būt vēl viens? man vienīgais ir tas kā emojis trīsstūris ar baltais maziņais. Tas jā, viltīgi, bet es domāju, ka viņam ne. Vi- Labi, es kur vēl saskatīšu šāds 3 stūris. Jā, pareizi. Tas būs 20. Nu, ir atbildi jau 20. Kāds saskata vēl kā 3 stūrīti? Nē, tad Varbūt. sākam, Man ka liekas, ka 20. es neredzu vairāk. Nav. Vispār es arī vairs neredzu. Es nezinu, mēs jau pieskaitījām, bet es redzu vienu. Kā vidū to citā pusē. Mēs pieskaitījām. Labi, tad pieņemsim, ka 20. Es te pasaku arī. Ak, mans dievs! Tas ir Labi. Jā, es jau domāju. Es nezinu. Man ļoti atgādina tas uzdevums, ko mēs pildījām iepriekš pa pulkstenīšiem. Es domāju, es zinu, bet es nezinu, tas pareizi. Es domāju, tas viss. Apmēram, nezinu. Vienkārši uzvinēšu. Es sapratu, kurš tas ir. Mālācis, varbūt nesaki vēl. Skatāmies, Es domāju, es arī. Jā, to. Kā pirmo tā. skatoties uz pirmo rindiņu, Jā, to pirmo kā pašā mēs galā. redzam, viņš pabīdās, jā, ik pa laikam reku pabīdījās pa kreisi, pēc tam šeit pabīdījās pa kreisi un izveidojās tā trešā figūra. Vai ne? Jā, es tieši to domāju, kā tas tā pusē saliktu. Jā. Kā tā. Jā, es tieši to domāju. Man liekas, ka man ir beigas. Jā. Jā, man vienreiz, ko es pareizi kaut kas. Man vairs ir kaut kas. Un kas būs? Tad mums te arī pagriežās pa pusīt. Pa cik pagriežās trešajā rindā? Arī pa pusīt, jā? Jā. Labi, tad cik būs pēdējā? Kurš pateiks Alma? Alma var pateikt pēdējiem? Es nezinu, kāda no tiem pēdējiem varbūt. Kāds no pēdējiem, bet kurš tieši? Nezinu, trešais. Trešais. Ko pārējie saka? Jā, trešais. Jā. Jā, ir trešais. Jā. Pagriežās. Un tad šitien būs, šitien ir te vietiņā. Pulkstenīši. Nē, Šito jau ātri galvā. es nevisu neredzu.
Un tad cik laiks Es pieskatīt? saprotu. Jā, bet spišķi. Sapratu. Es arī. Es it kā sapratu. Un tā. Cik tur stunda pieskaitīt? Stunda ar kaut ko pieskaitās vai cik? Es domāju, saprotu. Es nesaprotu. Es saprotu. Man ir. Es saprotu. Labi, 4,30, jā. Otrajā ir Man nav. 6,15, trešajā ir 7,30. Tik pēc cik mums pieejāk klāt, cik stundas, minūtes? 2 stundas un 45 minūtes. Stunda un Stunda un 45. stunda 45. Jā, no pirmā uz otro ir stunda 45. Skatāmies. Jā, man bija tās tieši. Stunda 45. Nē. 6,15 vai no 6,15 līdz 7,30 ir stunda 45. Nē. Nav, jā. Man liekas, ka ir man, bet es nezinu. Es domāju, ka Stunda 15 ir starpībā. Es domāju, ka Stunda 15. Man ir. Laikam. Jā. 5,30. Man liekas, ka tas nav pirmais. Jā, kāpēc pirmais? Tāpēc, jo tur ir 30, 15, 30, 15. Varbūt tāpēc. Tā kā minūtes. 15, 30, 15. Varētu būt, jā, varētu būt. Un tur arī tā kā tie stundu rādītāji ir starp, viens ir tieši uz trīnieka, viens ir 4 un 5 starpā, viens ir tieši sešanieka. Jā, tad mums nav jāskatās uz pulksteni. Šis ir tāds nestandarta gadījums. Mums iepriekšējais bija standarta gadījums ar pulksteņiem. Šis ir nestandarta noteikti. Labi, iesim tālāk. Atkārtosim. Okay. Tad, Ieva, labi, kā dala? vienu noņem nost. Jā? 110 dalīts ar 3. Man nav idejas, kas man smadzenes. Labi, kurš grib turpināt? Kā izdalīs 10 dalīs 3? Varbūt rakstos var? Jā, var rakstos. Tad 11 dalīts ar 3, cik reizi ielien trīnieks? 3. 3. Tad te lejā 9, jā? Zem šī viennieka tieši jāraksta 9. Tas bija. Atņemam 11 dalīts mīnus 9. 2. 2. Nonesam 0. Cik ir 20 dalīts 3? 20 dalīts ar 3. 6. Jā. Cik ir 6 reiz 3? 6 reiz 3 ir. 18. Jā, 18. Jā. Un ko mēs darām? Te atņem, mums paliek 2 pāri. Ko ar viņu dara? Jāuzraksta Atlikumā. atlu un tad 2. 2, jā. Tas ir mācības atlikumi un tā. Jā. Tātad 36, atlikumā 2. Mēs tieši šodien mācījām to. Forši.